Zaķu sala un Lucavas sala ir divas kaimiņienes, divas salas, kas vēl turas Daugavas vidū. Ziemā jau apciemojām Lucavas salu, apsolot vasarā atgriezties vēlreiz. Salas vienīgās vēl vārdā nenosauktās ielas vienā pusē zaļo mazdārziņi, bet otrā ir īsto salinieku iekoptās sētas. Dažas vecākās mājas te būvētas no strūgu baļķiem, un Lucavas salieši stāsta, ka tādas pat esot bijušas arī Zaķu salā. Līdz salu tilta uzcelšanai kaimiņi viens pie otra brauc ar laivām, bet ziemā gāja pāri mazajai Daugavai pa ledu. Gunārs Indriksons, jeb Lucavas salas gubernators, kā viņu te jokojot dēvē, mums apsolījis braucienu īstā enkurnieku laivā uz Zaķu salu, lai atcerētos kādu citu braucienu pirms 30 gadiem, kad uz Lucavas salu pārveda daļiņu Zaķu salas. Pepe, nāc aprunāties! Kur tad ir? Pepe! Jūs redzat? No? Tas ir viens no labākiem. Redzēt? Tādu ne katrā vietā dabon redzēt. Jūs jau mums solījāt, ka mēs jau tā kā varēsim ar to laivu. Noteikti, bet lai varētu laivu, apiesim apkārt mājai un tūlīt uz laivu. Labi, Ja? labi, Taisnā tā ceļā. darīsim. Es tā iedomājos, ka kādreiz tādi varēja būt arī Zaķu salas dārzi, ko? Ziniet, Zaķu salā drusku savādāk. Te vienmēr ir bijis vairāk ar tādu lauksaimniecības novirzienu. Kādreiz salā bijuši 400 govju, te bija vienas lielas pļavas. Nu, tā bija viss tā padarīšana. Nu, tagad ir dārziņi. Kungs, jums būs grūti ienākt iekšā, bet pacentieties. Tas ir interesanti. Lūdzu, viņš sauc par loteriju skaistuli. Vai ir skaists vai nav, to es nezinu. Es gan visām dāmām saku tā, Dieva dēļ smaidiet, lai jūs nepaliekiet tik runkaini kā man tomāti. Un redz, šitās teitās baterijas ielas līdz. Vai mēs varam kādu plāksni aizvest uz laivu? Uz laivu? Jā. Nu, bračka noskrien lejā pēc pītāķa, es izcelšu vienu ārā. Kārtīgi dzimus Zaķu saliet. Skaidrīt, es viņu šo momentu dzimus kukaini. Mūsu tēvs bija laivu taisītājs un enkurnieks, un bija ļoti liels šķūnis Zaķu salā, un visi instrumenti, un katru ziemu uzbūvēja pa vienai laivai. Nu, kur tad visu to liks? Uz ķengarēku tik nevar aizvest uz dzīvokli. Nu, un tā kā strādāja kopā Gunāru, atbrauc apskatīties, kas te notiek, un tā arī paliku. 14. augustā palika 30 gadi šeit. Dārziņš te ir, jā? Jā, liels un 100-gadīgs šķūnis ar milzīgu veco laiku kaltu atslēgu un visu. Nu, tā mitinamies pa vasaru. Tā kā bērni bija maziņi, tad jau mēs pat uz skolu gājam no šejienes, jo mums riebās tas kastīšu dzīvoklis. Zaķu salieši neiznīkst. Neiznīkst un apmetās atkal nākamajā salā. Jā. Tad, kad nojauc māju Zaķu salas krastmalā 9, tad mājai bija apmēram 130 gadi. Tajā mājā bija bijis kroks, enkurnieki bija piestājuši, bija ļoti skaists dārs. Dārs bija iekārtots apmēram 20. gadu beigās. Mums bija 26 stūjas, mums bija rožu dārs, mums bija balti krāsoti galdiņi un krēsli un beņķi. Ja vecajās fotogrāfijās redzēsiet, tad Štrems vīrs ar lenti pārkrūt. Tas bija mans tēvs Ernests Kukainis. Redziet, cik tēvs bija, teiksim, taupīgs cilvēks. Visi, teiksim, vecās atslēgas, viss. Tajā laikā jau neko nevarēja dabūt un nekas netika izmests. Un šajā atslēgā ir vairāk kā 100 gadu. Tā ir kalta atslēga. Nu, nevar pateikt, ja. Un tas ir visai slēdzenē, ja. Es jums atsvēršu vaļā un pastīsties, kāda slēdzene ir. Labāk tur augšā, kas tur mīt. Un kas tad tur mīt? Lapsenis. Un redziet, kāda milzīga slēdzene, ja? Viss mazās skrūvītes, redziet, nekas netika izmests, jo viss tas noderēja laivu būvei. Un šajā šķūnē, ja, arī tā, viņš bija mazliet garāks, tagad viņš ir saīsināts, ja. Visi vecie, redziet, visi vecie darba rīki, nekas netika izmests. Un tā viņš arī tika atvests un viss te uzlikts, ja. Un šādā šķūnī tēvs reizi gadā, nu, pa ziemu uzbūvēja enkurnieku laivu. Tāda tipa kā Gunāram ir. Nu, tagad viņi ir ļoti bēdīgā stāvoklī, ja, bet ar šo laivu arī tās flīzes tika atvests kā otrā laiva.
Un visa laiva ir taisīta mana tēva rokām. Gunāra laiva plāksnes vešanai uz Zaķu salu noenkurot attekā, kur tagad plunčājas Lucavsalas bērni. Reiz atteka bijusi pilna ar laivām, bet tagad mums asistē tikai Gunāra un viņa brāļa Raimonda saime. Nāc, meitiņ, sēdies laiviņās, tāds jauneklis aicina. Var te galā? Jā, droši. Tas ir kazsēkļa attek, un es šeit šos akmeņus esmu sakrāvis tikpat kā pļaviņās sakarā ar to, kas skalo nost. Jo katru rītu un katru vakaru šajā attekā ir straumi tādi kā pavasarī. Sakarā ar Rīgas Hesa darbību. Tā viņš ir. Daugavā Rīgas Hesa darbības rezultātā katru rītu un katru vakaru izplūst sekundē 3600 kubikmetru ūdens. Tas ir īsi vēl uz to pusbraču. Ja tu uzbrauks tam kokam virsū. Neuztraucieties. Viss ir kā nākās. Te vēl ir koki. Jā, tie visi bebri. Zem šīs lielās apses dzīvo bebris. Ir ļoti labi redzama ala un redzams arī padziļinājums zem ūdens, kur viņš katru dienu nāk ārā un iekšā vakaros. Tā iekārtojies, ka prieks skatīties. Ja pa vienu viņam dzenās pakaļ, tad pa otru skrien ārā. Kādreiz šeit nebija šīs caurtekas, pa kuru mēs tagad brauksim cauri, un kuru cilvēki ir ar akmeņiem paņēmuši un aizmetuši ciet. Mārtiņ, ņem ārā airas, un Mārtiņš stumies gar otru pusi. Jā, cik interesanti te pa to betonu. Un redziet, viss ir tā lielā kaudze, jā. Šeit būtu apmēram dziļums man tā līdz krūtīm. Un tagad mēs izbraucam ārā tā saucamajā Čūgdaugavā, jeb mazajā Daugavā. Šeit jūs variet redzēt apmēram 870. gadā taisīto bulverģi. Tas ir bulverģis, ko ir taisījuši cara laikā, lai iztaisno Daugavu. Šito saucamo ar šķembām. Un tagad jau viss ir nogājis uz dibenu. Cik smuki. Jā. Tur laivo pa Daugavu. Jā, agrāk, tā sakot, dziedāja to dziesmiņu. Daugaviņu māmuliņu, tu mums darba devējiņu. Un viss laivoja pa Daugavu un pelnīja naudu. Tagad laivo pa Daugavu un, es nezinu, kā to sauc. Kā izplezīja. Pagājušā gadsimta 80. gados Lucavsalā plānoja uzbūvēt veselu sporta pilsētiņu. Ar peldbaseinu, hokeja hāli, stadionu ar 60 000 skatītāju vietām, viesnīcu un airēšanas kanālu. Iecera palika uz papīra, un airētāju treniņu bāze ir tikai daži vagoniņi, kur glabāt inventāru. Tomēr par spīti visam, kamēr vien ūdens ir vaļā, Daugava ir dzīva. Kādreiz otra puse pie Zaķu salas bija sēklas. Tur tie koki vispār nebija. Tur bija liels sēklas. Un 53. gadā, kad bija pēdējie plūdi lielie, to sēklu paaugstināja. Un momentā sāk augt kārkli, vītoli un tā tālāk. Un tagad redzēt, kāds viņš ir izveidojies. Zaķu salā man kādreiz, piemēram, šeit bija dārziņš. Nevis man, bet manam tēvam un mātei. Pie Zaķu salas es noķēru pirmo asarītu. Vai, kas tie bija par lieliem priekiem. Bračku, patiešām jābrauc malkai pakaļ. Raimonda, ir jāpastāsta, kā toreiz bija tā vešana, kā notika? Tas bija tiešām septembra mēnesis. Bija diezgan tāda, kā teikt, lietaina diena, viļņojoša Daugavu. Un vairāk mēs par 45 līdzītēm laivā nevarējām iekrāmēt. Mēs jau vairāk kārt braucām un ar 2 laivām. Tas skaitot gandrīz 100 plīzes vienā vedienā. Jūs redzēt to lielo betonu kluci. Ja mēs piebrauksim klāt, tad jūs redzēsiet, ka viņā ir iebetonēts iekšā riņķis, dzels riņķis. Kādreiz pie šiem dzels riņķiem sēja cara laikā un arī Latvijas laikā un Pirmās republikas laikā klāt plostus. Viss šitās lietas sauc pa baterijām. Šeit beidzās zaļais sēkls un sākās Friedrichs sala.
Zaļā sēkļa vietā senās kartēs iezīmēta Šlumpens sala. Tālāk ir arī Fridriha sala un Zaķu sala. Tagadējo Zaķu salu 3,5 km garumā izveidojušas vismaz 5 saliņas – Mušena sala un Miroņu sala, Lielā un Mazā Fridriha sala un Senā Zaķu sala. Zaķu sala ir viena no vecākajām Rīgas salām, kas ir veidojusies praktiski no Daugavas nogulsnēm. Pirmās ziņas mums atstājis ir vācu novadpētnieks, varētu viņu nosaukt arī par vēsturnieku, Johans Kristofers Broce. Un viņš ir arī fiksējis zemniekus, kas šeit ir dzīvojuši. Un te gan ir bijuši tikai dažas mājas, daudz šo māju te nav bijis. Un interesantākais fakts ir tas, ka šīs mājas ir celtas no izjauktajām strūgām. Ļoti grūti pateikt, kāpēc tā sala ir dēvēta par Miroņu salu. Iespējams, ka Broce ir devis šo nosaukumu tādēļ savā darbā, ka varbūt, ka bojā gājuši ir kādi zvejnieki, kuģinieki arī, jo tas nav noslēmums. Mums kā 18. un 19. gadsimtā ir diezgan daudz Daugavā bojā gājuši zvejnieki. Vai jūs arī esat ar salām saistīta? Jā, es esmu saistīta ar vienu no Daugavas salām, un tā ir Lībiešu sala, kas šodien ir jau daļai zem ūdens. Pa Krīdeni ar dambi, es mazmeitenes būdams, rāpus līdu, jo man bija ārkārtīgas bailes no zirgiem, kas tur ganījās. 1980. gadā Zaļajā sēklī, kur agrāk ganījās govis, sāka celt televīzijas torni. Unikālo metāla konstrukciju veido 3 liekti 217 metrus augsti balsti, virs kuriem paceļas antenas smaile. Balstu pamatā ir pāļi, kas iegremdēti 24 līdz 30 metru dziļumā. Slīpajās kājās iebūvēti ātrgaitas lifti, kas paceļ 309 metru augstumā. Maskavas arhitektu un konstruktoru Niku Rādzes, Sergijevska, Savčenko, Bikova un Koremcmita projektēto 368 metrus augsto torni cēla 4 gadus. Eiropas Savienībā mēs esam visaugstākā būve. Daugavas vidū šis tornis tika celts ne tikai kā sakaru būve, bet arī kā pilsētas tāds veidols, pilsētas simbols. Bija vesela rinda priekšlikumu, no kuriem šeit Latvijas arhitekti ar Rīgas galveno arhitektu priekšgalā tātad izvēlējās visu to piekritīgāko, kurš vislabāk saskan ar pilsētas siluetu. Arhitektūras ideja bija šī. Tātad 3 kāju tornis, un tātad tālāk šī ideja tika apstrādāta un veidojās jau nākošā skice, kura jau ieguva jau tās aprises, kādas viņas tika izveidotas jau tehniski. Torni būvējot visā viņa būvniecības periodā nenotika neviens nopietnas nelaimes gadījums. Tātad cilvēki psiholoģiski saprata, ka ja viņš kļūdīsies, tad 100 metru, ja zem viņa ir tukšums, tad tas ir cauri. Tas tornis ir drošs, bet kāpēc tad bieži vien rīdzinieki zvanot speciālistiem un sakot, nu paskatieties, viņš atkal ir sašķiebies vai viņš atkal šūpojās? Viņš ir rēķināts uz visām šīm vēja slodzēm, un pēc aprēķinātās vēja slodzes pie vēja ātruma 44 metri sekundē, kāds Rīgā nekad nav bijis, tad viņa maksimālā noliece ir 20 centimetru uz vienu pusi. Tātad tomēr šķiebjas. Viņš šūpojās. Un to var arī spēcīga vēja laikā, var arī šeit, mums atrodoties te 93 metru augstumā, arī to var just, kā tornis kustās. Bet tornim ir vēl citas tātad nolieces no vertikālas. Saule silda vienu torņa pusi, metals izstiepjās, un tātad tā puse, kuru apspīd saule, ir garāka nekā tā, kas ir ēnā. Un šīs diennakts nolieces var sasniegt līdz 2 metriem no vertikālas. Vai zemestrīces ar šis tornis ir projektēts izturēt? Jā, viņš ir projektēts zemestrīcēm līdz 7,5 ballēm pēc Richtera skalas. 1991. gada janvārī Zaķu sala pārvērtās cietoksnī. Barikādas un ļaužu tūkstoši toreiz bija garants vārta brīvībai un katra tiesībām saņemt patiesu informāciju.
Pēc pusgada augusta puča laikā torni un televīziju tomēr ieņēma padomju desantnieki, bet kāds satelīta raidītājs tornī turpināja darboties. Kaut arī tātad Omons piespieda televīzijas raidījumus un radio raidījumus no šejienes pārtraukt, raidījumi šim raidītājs 3A turpināja. Viņi mēģināja to raidītāju atrast, viņš bija uz 107 metriem. Durvis bija noslēgtas un viņi mēģināja sašaut atslēgu, bet tajā mazajā lifta priekštelpiņā šaujot skārda durvīs, tās lodes ar rikušetiem viņiem pašiem gar kājām pēc tam. Un tādēļ viņi nevarēja sašaut šīs durvis, un tas raidītājs palika neatklāts. Barikāžu laikā māksliniekiem radās spontāna ideja apgleznot betonu bluķus Zaķu salā. Tapa emocionāli ļoti spilgti un patiesi tā laika atspulgi. Pēc tam bluķus aizvāca, tomēr 2 pieminekļi barikāžu laikam Zaķu salā stāv vēl šodien. Tas ir Ojāra Feldberga ugunskurs un Igora Dobičina acis. Pieminekļi aizauga ar sāli. Domāju, ka viņi neaizauga. Vai jāaizauga, tad tā tam arī jābūt. Tas ir, kā sakot, darbs dienas grāmata. Jā, viņš tāpatanīs notikumos, ja, kā liecība. Vienkārši viņi ir ietverta formās, varbūt apjomos, gaismēnās. Tas acu mirklīgais iespējas, kad veidot darbu tādā teiksim, cilvēku iekšējās aktivitātes, tādā pilnmēnesi mirklī un arī vietā, kura pat pēc savas būtības jau vedināja uz kaut kādu Hitchcocka šovu, kur bija sagrautās mājas, sagrautās ielas, kuru, teiksim, vēl tās artefakti vēl tagad ir redzami. Tajā pat vietā, teiksim, bija tie abi to laiku, es domāju, modernākie Padomju Savienībā, gan televīzijas tornis, gan televīzijas studija. Un tas savienojuma kokteils, kad it kā tā nebūtības pasaule un savienojas ar kaut ko ultrā, ekstrā. Ar tā laika vārdiem izsakoties, arī bija plānota šeit, kad it kā atrastais zikurāts, kam it kā vajadzētu būt ļoti vecam no izskata, kāds viņš tagad arī drusku sāk palikt, ja, un savienot ar tā laika neiedomājumāko iespēju, tas ir ar lāzeru tehniku. To lāzeru nevarēja ievietot, jo mitruma procents ārā ir pa lielai lāzeru nolikt. Atcīm redzot, vēl jāpagaida kāds mirklis, kamēr tā tehnoloģija iekāps nākamā silītē, kad lāzeri varēs likt peļķē. Zaķu salas krastmala Rīgas ielu sarakstā ir no 19. gadsimta 80. gadiem. Dažādos laikos tā saukt arī par Krasta un Krastmalas ielu. Pirms 30 gadiem, kad salā nojauca vecās mājas, ielu pārdēvēja par Arvīda Pelšas krastmalu. Kopš 1990. gada tai atkal ir Zaķu salas vārds. Vecās krastmalas nostiprināšanai esot izmantotas betona muces, kuru diametrs bijis 35 cm, bet garums 12 metri. Vecie salinieki spriež tā, ja nebūtu izcelti lielie akmeņi, krastmala turētos vēl 100 gadu. Bet senā apbūve 31 gruntsgabals nenoturējās, atdodot vietu televīzijas studijai, tornim un vēl citām iecerētajām jaunceltnēm. Bieži atbraucat uz Zaķu salu? Diezgan bieži. Patīkam vieta, kur var atpūsties. Es vienu brīdi nodomāju, vai tik jūs neesat iedzimtais salā? Nē, tās gan es neesmu. Vienīgais salu tanī laikā, kad bija mūsu dziesmotā revolūcija, aizstāvēja salu gan. Vai tad jūs to veco Zaķu salu ar vēl atceraties? Gan ne, tad aš biju kokzāģētavu kādreiz, un man kādreiz bija laiva, tad laiva vienmēr brauc pāri, netraucēti jutos. Zaķi ir redzēti. Pagājuši gadu pat redzēju zaķi tanī salas tanī galā aiz toriņa. Rikšoja lielā ātrumā. Tā kā tiešām, ja viņi zaķu sali, tā zaķiem jābūt. Bet, ja ir zaķi, tad arī jābūt ēdājiem. Lapsām, ja? Lapsām, jā. Vecās Zaķu salas beigu sākums bija salu tiltu uzcelšana.
преддверии юбилейного 60-го года Великого Октября член ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Латвии товарищ Вос открывает крупнейший в Прибалтике транспортный комплекс. Двухъярусный, для машин и пешеходов мост длиной в 3,5 километра соединил правобережье Даугавы с новыми промышленными и жилыми районами столицы Советской Латвии. Nu tā. Nu, te būs tā īstā vieta. Es domāju tā, ka savā laikā 77. vai 78. gadā mēs šeit, Zaķsalā, nojaucām Batrejas ielu, kur bija izlikt viss ar šādu veidu trotuāru flīzītēm. Aizvedām uz Lucau salu. Un tagad par mūžīgu piemiņu Zaķsalas iedzīvotājiem esam atvedījuši viņu atpakaļ un šeit arī izvietojuši. Tā iela gāja tātad no Salas ielas? No Salas ielas viņi gāja taisni ārā uz Lielo Daugavu, uz krastielu tā saucamā. Šitas, ko jūs redziet, tas var šita drusku tālāk būs, salas vidū. Nu, redz, tur, Doriņ, kur tu dzīvo tieši, taisni tādā vietā. Tas krasts prasīs daudz. Daudz darba prasīs krasts, kamēr nostiprinās viss apkārt. Nu, tā ir, jā, bet... Un gadi paies. Mēķi jau var makt, un sieva esat, ka tik ātrāk projām. Bet jūs variet iet laimīgi, es palikšu tepat. Par šitiem vecajiem zvejniekiem, kas te bija, viņas kā aizdzina no salas prom, nepagāja nevien 2-3 gadi, ka viss apmiera. Jo viņi bija izsist ārā no savu, kā saka, ekoloģiskā līdzsvara. Viņi bija raduši 3 celties savus tīkliņus pa labām kārta, kā saka, cilāt. Bet tagad, kas viņiem? Bet kā bija ar to malu zvejniecību? Jūs tagad bijāt zivju inspektors? Jā, no malu zvejniecību man gāja ļoti švaki. Bija tāds zivju institūts Baltņirh. Un šis Baltņirh bija noteicis, ka Daugavā vimbu atļauja nāk pa 2 nedēļām vēlāk vaļā. Vimbs drīkstēja Daugavā zvejot nekā jūrā. Tas ir pie Mangaļa tur lejā. Vienu rītu es tā 5 dzirdu, man viens kaut kāds grabinās. Iznāk ārā, skatos, sabiedriskais zivju aizsardzības inspektors Zvaigzne. Vai tu nesaproti, kas paliet, tu apskaties, kas tev notiek pie pontona tilta, tur velk vimbs tagad ārā, 2 laivām brauc pakaļ vakarā, 1 laiva met tīklus. Nu ko, mēs neko nevar darīt, jābrauc un jāskatās, kas tur ir. Nu, protams, viss man brigādi zvejo jūrā pie pontona tilta vimbas. Nu, ko es varu darīt? Es neko nevaru darīt, es sastādīju 12 protokolus. Nu, viss tā kā nākās. Tos 12 protokolus es ar ierakstītu pastu aizsūtīju uz Ķeguma Lākinam. Un tie 12 protokoli pazuda, jo Lākina kungs izdevis atļauju. Jā, viņš bija izdevis atļaujas. Nu, tā palika viss tā lieta. Stāstus par dzīvi Baterijas salas, Niedru krastmalas un Jumpravas krastmalas ielās turpināsim pēc 2 nedēļām.